Skaitļu kāpināšana ir matemātiska darbība, kas ir būtiska daudzās matemātikas un zinātnes jomās. Tā ļauj aprēķināt lielas vērtības, modelēt eksponenciālu izaugsmi un daudz ko citu. Šajā materiālā mēs atkārtosim skaitļu kāpināšanas pamatprincipus un piemērus, lai atsvaidzinātu tavas zināšanas. Kāpināšana ir darbība, kurā skaitlis, bāze, tiek reizināts pats ar sevi vairākas reizes kāpinātājs. To pieraksta šādi: A, B pakāpē ir C. Šajā piemērā A ir bāze, B ir kāpinātājs, C ir kāpināšanas rezultāts, jeb pakāpes vērtība. Pozitīva skaitļa pakāpes vērtība vienmēr ir pozitīva. Piemēram, 3 otrajā pakāpē ir 3 reiz 3 vienāds ar 9, bet 2/5 trešajā pakāpē ir vienāds ar 825. Savukārt, kāpinot negatīvu skaitli, ja kāpinātājs ir pāra skaitlis, iznākums ir pozitīvs. Turpretīm, ja kāpinātājs ir nepāra skaitlis, iznākums ir negatīvs. Bet kas notiek, ja kāpina ar negatīvu kāpinātāju? Pakāpi ar veselu negatīvu kāpinātāju pieņem kā daļu, kuras skaitītājā ir 1, bet saucējs ir tā pati bāze ar pretēji pozitīvu kāpinātāju. Piemēram, A minus n-tajā pakāpē ir 1, A n-tajā pakāpē. Interesants fakts: jebkurš skaitlis, kuru kāpina 0. pakāpē, ir vienāds ar 1. Izņemot, ja 0 kāpina ar 0. Tam taču nav jēgas. Izpildi šos uzdevumus un skaties tālāk. Skaitļu kāpināšana ir svarīgs matemātikas darbības veids, kas ļauj mums efektīvi aprēķināt lielas vērtības un modelēt eksponenciālus procesus. Atceries, ka pozitīva skaitļa kāpināšanas rezultāts vienmēr ir pozitīvs, bet negatīva skaitļa kāpināšanas rezultāts var būt gan pozitīvs, gan negatīvs atkarībā no kāpinātāja. Lai skaitļa kāpināšanu labāk izprastu, iesaku praktizēt dažādus uzdevumus un izmēģināt dažādus piemērus.